Tad no manas iesācēja nelielās prakses, man ir tāda pieredze, es skatos internetā, atrodu kaut kādus sava veidā partnerprogrammu blogus vai kaut ko tādu, un ir skaidri redzams, blogs ir ātri iesākts, un pēc 3 mēnešiem viņš arī ir pamests un novārtā. Vai tas ir, kas rada šādu stāvokli? Rido, cik mums ir kopā partneri un cik no viņiem ir aktīvi šobrīd un cik vispār nav nopelna komisijas? Šitas vieri jau daudz pasaka. Mums, teiksim, tā ir kaut kur jau pie 600 tagad, 500 stabili pāri, vispār ir pie 600. Un es novēroju stāpēm tādu procentiņu, ka 10% no viņiem tiešām arī kaut ko dara un kaut ko pelna. Tātad, respektīvi, kādi 50, pelna tieši. 50 kādi partneri pelna, vispār tā kaut ko pelna. Pārējie taustās, varbūt kaut kādu klikšķi atsūta, skatās, ko darīt, bet īsti vēl nezinu, ko sāk darīt. Kādi 50 jau kaut ko dara, pelna, un tad, vēl, teiksim, kāda puse vai pat mazāk. 20 kādi no viņiem ir tie, kas jau tiešām ļoti ok nopelna. Tā ka jau katru mēnesi ir pilnīgi stabili izņem ārā. Ka var ievilkt ķeksītes affiliate marketing. Jā, bet tā ir tā pozitīva atbilde, bet man interesē, varbūt, kas ir tas šķērslis, lai tie, kas pārtrauc un tie, kam tas domēns vairs kļūst nav aktīvs, varbūt viņš ir aizgājis uz citu domēnu, kas jau ir normāla rotācijas prakse vai kaut kas tāds. Nē, viss tās pašas īpašības, kas ir cilvēkam sliktās. Slinkums, mērķtiecības trūkums, gribas spēka trūkums. Pamēģināja, nesanāca, nolaižās rokas. Viss tās pašas, kas ir kurā citā industrijā. Mēs te varam banālo Pareto principu piesaukt un vēl nezinu ko, bet tas arī affiliate marketingā. No tiem visiem, kas kaut ko grib darīt, reāli maz daļa arī kaut ko izdara. Jā. Un tie, kas patiešām turās līdz pēdējam, tad tie arī panāk to rezultātu. Es tad pat nesen sarunu biju, un es pat teicu tā, ka ir tā, ka ja tu esi affiliate marketingā bieži vien tā, ka tu uzreiz nav atdevis. Nav uzreiz. Tev ir jāiegulda ar domu, ka tu to saņemsi mazliet vēlāk, dubultā, varbūt pēc tam pat vēl 3-kāršā. Bet kur te ir problēma? Ja tev ir pārliecība par to, tad jau tu ieguldi un gaidi to brīdi, kad viņš būs. Un tu zini, kad viņš būs, viņš atnāks, tu vienkārši dari. Bet ja tev nav pārliecība, vai no zināšanu trūkuma dēļ, vai kaut kāda cita iemesla dēļ, tev nav tās pārliecības, un tagad iedomājies, tu mēnesi ieguldi darbu, 2 mēnešus ieguldi darbu, un nav īsti apakaļ. Tas, ko es teicu, tie -400 nesamazinās. Teiksim, vai bišķi samazinās. Tev zūd par to pārliecību, un tu vienkārši pamēti tāpēc, ka vai tu baidies no tā, ka tu vēl iebrauks vēl lielākos izdevumos, varbūt, un beigās neko nenopelnīs, vai arī tu vienkārši nezini kaut ko līdz galām. Tu vienkārši rokas nolaižās. Es nevaru izdarīt, tur tie džeki labāk dara, ko es ne. Tā kā, bet man teiksim, tas, ko mēs tagad arī redzam, ka varbūt pat tiem partneriem dažiem, kam nav varbūt tās arī zināšanas līdz galām, bet viņiem ir tā pārliecība, ka viņi ar laiku iemācīsies, kaut ko izlasīs, sapratīs, un varbūt tagad es nezinu, bet rīt es uzzināšu. Ir daudz tādi, ko vienkārši var pateikt. Es novēroju arī tādi, kas ir daudz zināšanām, spēcīgām zināšanām, bet viņi kaut kā nevar saņemties darīt. Bet ir citi tādi, kas īsti neko nesaprot, bet viņi ir riktīgi močītāji. Viņš uztaisīs kaut kādu blogu, kurš izskatīsies pēc pilnīgākā krepa, bet viņš viņu spiedīs, līdz viņam beigās sanāks kaut kas, un tad arī aizies. Bet tas arī jebkur citur dzīvē. Tas, ko es pēc statistikas arī, es nezinu, vai mēs runājam, pirmā reize bija tā, ka no lielākā daļa izstājās pēc pirmajiem 2 gadiem no affiliate marketinga. Tie, kas atnāk vispār uz industriju, piemēram, šogad affiliate marketingā sāk darboties, 1000 cilvēku. Tad no viņiem 700 jau pēc gada aizies prom. Pamēģinās kaut ko izdarīs, bet aizies prom jau 700. Tā kā, tas tā ir. Dabīgais atbirums. Savā ziņā, pat tur ir pat tāda statistikas, kur jau var mērīt, kā Rinalds teica, procentu. Iesākām runāt par tādiem individuālistiem, viens cilvēks, bet cik liela ir prakse ar to, kad ar affiliate marketingu, reāli tam pašam individuālistam konkurence ir vesels uzņēmums, kompānija, cilvēku grupa, kas ir nodarbojās tieši ar to pašu. Tas tā ir populāri vai? Tas nav populāri. Latvijā ir tikai daži varbūt uzņēmumi, tieši uzņēmumu līmenī, kas darbojas ar affiliate marketingu. Un tas varbūt pat nav bijis tā apzināti no paša sākuma. Vienkārši tā ir sanācis, kad mēs radījām pievienoto vērtību cilvēkiem. Te izrādās arī var nopelnīt uz tā rēķina. Tad pieslēdz.
Tā mērķiecīgi, varbūt mēs ar saviem paraugiem, eksperimentiem, iespējams, esam vienīgais uzņēmums, kas mērķiecīgi tur kaut ko dara affiliate marketingā, ja kaut kāds projekts rāda ar domu, ka tas jau ir, tā kā varētu būt affiliate projekts, jā. Bet mēs arī to darām nevis, lai nopelnītu, bet drīzāk, lai mums ir šie paraugi, šie piemēri, jā. Nu, ja tur sanāk nopelnīt, baigi labi, baigi forši. Bet, nu, tas nav populāri, bet mēs arī prezentācijās vienmēr stāstam, kad ir vairāk tie tipi, viens no tiem tipiem ir uzņēmums arī. Affiliate marketing uzņēmums, kam ir vesela komanda, viens cilvēks atbild par dizainu, otrs par kodu, trešais par vēl kaut ko, ceturtais vāda vienkārši visu projektu, piektais rēķina finanses, sestais rāda saturu, septītais atrod vēl kaut kādu viņam darbu, apmeklētāju plūsmu, AdWords kampaņas vāda, jā. Katram ir savu lomu tajā visā projektā un kopā sanāk veiksmīgs projekta menedžments. Bet tā arī jautājums, ko, piemēram, ja mēs prasam, vai uzņēmumi nodarbojas ar to, tad mēs arī kaut kā rodas tā iespējas, ka tur 10 cilvēki, vai ir tāda komanda, ka, piemēram, 10 cilvēki strādā pie affiliate projekta. Tad gan jau atbildīja drīzāk, ka Latvijā, tur gandrīz nav tādu. Bet tajā pašā laikā, kur ir 2 čomi, piemēram, sametas kopā, taisīsim affiliate projektu, noreģistrē uzņēmumu, vienkārši, mikro uzņēmumu, piemēram, vai tāda iemeslu, lai saņemtu tās izmaksas, un viss, pēc būtības uzņēmums. Mums jau tas ir pirmie gadījumi, jā. Bet, tas gan jau nebija tavs jautājums. Tas uz to pusi, lai es zinātu, tādi ir, kur, piemēram, 2 čaļi sametās kopā, uztais uzņēmumu, tikai apmēram tas juridiskais status, ne jau uzņēmums ar savām telpām, piemēram, bet, un tādi, jā, protams. Jā, mums jau ir pirmais gadījums, pat 2 gadījumi jau ir bijuši, kad, affiliate mūsu ir no privāta personām kļuvuši par juridiskām personām. Kad jau ar domu, varbūt nākotnē to varēs vēl attīstīt kaut kā vēl vairāk, jo, saprot, ja tev ir juridiska persona, tev jau vieglāk runāt arī par tiem pašiem tur darbiniekiem un tam līdzīgi. Rakstus iepirkt. Kas tev raksts iepirkt, jo ne jau, nav tā, ka tas pirmkārt ir netīri, tur maksāt skaidrā, tur nemaksāt nodokļus, tas tāds vienmēr tāds nesaprotams stāvoklis ir. Un, protams, ka daudz ērtāk, foršāk un naktīs mierīgāk gulēt, ja tev ir uzņēmums un tu vari vienoties ar rakstu, kas tev raksta, teiksim, kā žurnālisti, kad tu viņam samaksā pēc visiem standartiem, jā.